Итак, дамы и кундес, otrā серия. Марина тут Куртис, Мартина компания едет по Голландии. Nu, sveiki, mani skatītāji! Kā tā gāja man tādā ceļojumā? Izbraucām laukā no Prāmi. Latvijā neuzpildījāmies, arī nenopirkām pēst neko. Nobraucām no Prāmi tur Vācijā. Iebraucām Lidlā, nopirkām pēst, iebraucām uzpildīties uzreiz Travemünde. Karešiem nobraucām no Prāmi. Vēl tagad jāpiļī kaut kāds 5,5 stundas, 6 rupi sakot. Iebraucām Lidlā. Nopirkt brokastīm kaut ko, vai pa ceļam kaut ko uzgraust, lai nav benzīna, tankos jāgrauž pa lielām naudām. Nu, pa cik mēs uz Prāmu gandrīz nokavējām, neiebraucam benzīnu, tā kā Latvijā uzpildīties, tad iebrauksim uzpildīties, un tad ceļā. Un devāmies ceļā. Vējš drausmīgākais. Bļēns, visu ceļu vējš būtu. Vienu brīdi sāka līt, pēc tam līt pārstāja. Bet tik un tā diezgan vēsts tāds. Bet vējš, tas bija vienkārši vāks visu ceļu, jā. Tu brauc vienā pagriezienā, jā, tu no mugurpuses es braucu, skatījos, jā. Moši var šitā te brauc. Vienkārši jo sēnvējš, jā, vienkārši, nu, tā, slīpi. Vienā pagriezienā, jā, tu bišķi paliek un viņš pats liekās. Otrā pagriezienā tu mocies likt tie pretējā pusē iekšā. Sanāca 7 stundas, mēs pulkstens trijos tikām līdz mūsu vietai, kur kempingi, bet nu tāda pilsētiņa tāda. Kempinga zona, teiksim tā, nosauksim viņu tādu. Iebraucam iekšā, 3 naktī. Piebraucam tur liels plakāts ar fotogrāfiju, kur atrodas, es lasu par mūsu maiņu. Rakstīts maiņa numur 26. Nu, es svečam saka, maiņa 26. Braucam meklēt mūsu 28. maiņu. Vandamies, bļēns, 3 naktī, cilvēki guļ. Jā, tur no vienas mājas līdz otrai, tur attālums, es nezinu, tā kā 5, moška 20 metri, tas ir lielākais, tas, nu, tāda kempinga, viens pie otra stāv, jā, tur burtiski. Atrodam maiņu, 26. numurs, bļēns, nu tā kā trailers, jā, vot, jā, angļu vai amerikāņi tie traileri tādi garie, tā kā filmās rāda, jā, tādi. Es salīdzinu tur mūsu bookingā, jā, to zīmējumu, to fotogrāfiju. To es domāju, ak, tu pimpi, bļēns. Es tev tādas atsauksmes uzlikšu, ka vienkārši vāks. Mēs 3 naktī sākam lausties tādā maiņā iekšā. Tur tā koda atslēga. Mēģinam tā. Bļēns un nekā nesanāk. Kaimiņos jau sāka degties uguns iekšā. Kam tur suns sāk riet, kam vēl kaut kas. Un tagad es sāku lasīt instrukciju, izrādās, kad mēs nogriezāmies nepareizi. Mums no šlagbauma vajadzēja griezties pa labi, ja mēs pa kreisi. Braucām atpakaļ meklēt mūsu bungalo. Nu jā, viss atbild fotogrāfijām, viss. Un pat kodats derēja priekš atslēgas, lai dabūtu atslēgu. Ja tur tāda, nu, atslēga kastīte ar kodu. Mēs iekļuvām maiņā, nu, un uzreiz likāmies gulēt, jau tur burtiski. Tāpēc, ka, nu, bija pār 3. Jau nekāda filmēšana vairs, nekā vispār nebija interesēts. Izpakojāmies tik, cik vajag, tikai priekš gulēšanas un visu un gultās iekšā. Nu, no rīta pamodāmies. Nu, jau Holandē. Nu, jau pirmdien atbraucām mēs sestdien 3 naktī. Sestdien pusdienu tur ņemāmies, darījāmies. Tur viena atbrauc, otra atbrauc. Vakar mēs bijām ciemos, nebija īsti laika filmēt. Un arī laiks nebija labs. Te bija tāds vējš un lietus ik pa brīdim. Vienkārši brauc, stāvot saulespīd, jā, kā šeit tagad. Nevēja nekā, tik līdz sēžās motociklam virsū tā viss lietus gāž un galīgi traki. Nu, lūk, noīrējām šādu bungalo. Bungalo, es nezinu, kas viņa tāda ģimenes mājiņa, tāda 3 stūrs. Izskatās tā kā viņas līvāniec. Šīfer jumts. Nu, un tad no otras puses šādi, tā kaut kādas šķūņi.
Ten motocikli. Divi, nu, kaut kā šādi izskatās. Nu, lūk. Un 840 eiro maksāja tur kaut kāds 5-6 nakts. Bet jau cilvēkiem padalījā, tad tur sanāca 170 eiro un vispār 50 eiro no cilvēka. Vai ne? Karoči matemātiku šodien neņemsim. Visu laiku viss žūst. Jā, kas žūst. Juris gatavo ēdienu. Viss šeit. Viss žūst. Uz radiatoriem, pie radiatoriem. Tupeles mētājās. Karoči tur guļamistabas. Tualeta, vannas istaba. Viss aizņem. Tur arī uz radiatoriem žūst. Lietus gāž vienmēr patstāvīgi. Es nezinu, mēs tā kā būtu nolādēti. Kā izbraucam, tā sākās lietus. Vienkārši vāks. Nu labi, pēc tam apkārtni paskatīsim, parādīsim, ja kaut kā tā izbrauciens. Šodien jāmēģina kaut kur izbraukt. Tagad. Nu tā, taisamies, beidzot savācāmies. Nu vēl negluži, bet dosimies uz Gāgu. Paskatīsimies, kur tas tribunāls atrodas un tā tālāk. Nu, un karēši kaut kā izbraukāsim, paskatīt. Baigi grūti savākties. Bļēns, it sevišķi, ja ir 6 dažādi cilvēki, un visi ir tavi draugi, un viens grib to, otrs grib to, trešiem vajag šito. Nu, kā ir tā ir? Visi mēs esam dīvaini. Dāmas un kungas, tas ir Mārtiņš. Labi, pagaidām. Mēs kaut kas kasās niez sānātā. Pakas, es saku, paskaties, kas man tur bļēns karē, es nevaru saprast. Ērts. Jopčik mantel. Tu bļēns. Man brauci līdz visu ceļu, jā, nahaļau. Sūci manas asins. Mums bija tikai 3 biļetes uz Prāmi pirkts. Viņi sanāk kā līdzbraucējs. Zaķis, respektīvi. Tu bļēns, ko man tagad darīt? Jau meklēju. Apdrošināšanas lasu sarakstos. Un pirmie, kas tur ir, tas ir, kad līdz piegāda līdz Latvijai 10 000 eiro. Nu, vai arī stacionārs 1000 eiro. Nu, un vai nu tur glabāšana uz vietas, jā, 1500 eiro. Sāk visu ar nāvi. Un vēl zēlāk, nodzen galīgā panikā. Zvanīja draugam. Draugs jau saka, nekas izvilksim, tad viss kārtībā. Viss kārtībā. Nu, reku vēl deguns var redzēt visas ķepiņas vietā, viss kārtībā. Un izrādās sestdienas dienā Holande uzvarēja Turciju futbola mačā. Tur viss Amsterdama, viss kājām gaisā stāvēja tur. Teica, labāk nevāzieties vispār nekur tur. Un tad mēs tā vakarā arī palikām uz vietas, pasēdējām. Bija saviesīgas sarunas par globālām tēmām šādām, vai nu zeme ir apaļa, vai nav apaļa, vai kantēna, vai kāda nu viņi ir. Nācām pie secinājuma, ka tomēr zeme ir apaļa. Devāmies uz Amsterdamu, izstaigājāmies, paskatījāmies tur galvenajā laukumā, kā cilvēki, kuri atbalsta Palestīnu, vai paši palestīnieši, vicinājās ar Palestīnas karogiem. Un kaut kā tā. Pirmdienas dienā mēs devāmies uz Hāgu. Vovka tika pie kameras, tad viņš kaut ko sabildēja, safilmēja. Снимаю. Ввиду отсутствия меня в Латвии 15 лет, мой латышский стал very slecht. Это новый проект Мартина Трактор. Мы везем его с Голландии в Латвию. Это вот он будет собирать его. Вот вы можете посмотреть, пожалуйста. Вот мы пропускаем проигравшую команду. Они играли с голландцами, турчанские, скорее всего. Это Мартич. Вот этот трактор, да, вот он везет его, будет ремонтировать, ставить на него лопату, там все дела. Правда, мужик об этом не знает. Но это злостный Стас. Поеду. Газует, нет?
redzēju, kur viņš atrodas, bet braucām gar visām vēstniecībām. Tur baigā pludmali. Diezgan interesanti. Tur viena šļūst pa trosi, vēl kaut kas. Ja nebūtu tik bail, varētu arī pašam nošļūt. Ne tik žēl kā 40 eiro, ka vienkārši bet pašam bail. Braucot, es jūtu kaut kas čarks te aizmugurē, bļāns, bremšu pedāls tāds dīvains, kaut kāds paliek. Ir sāk skatīties, un es paliku bez pakaļējām bremzēm. Sākām meklēt, kur ir tuvākā bode, kur varētu kaut ko nopirkt. Atradām bodi, aizbraucām. Viņš ir lielākais Nīderlandē. Es sapratu moto detaļu un aksesuāru un vispār piegādātājs, kas viņiem ir lielākais. Tur mēs braucām. Aizbraucām tur, nomainījām klučus. Es nomainīju pats. Atdevu servisu vecim vecos klučus. Viņš bija ļoti izbrīnīts, ka mēs operatīvi uz vietas nomainījām. Tikai viņi gadījās pa cietu, bļēns un baigi čīkstēja. Tas, ka viņi tādi, man laikam patīk mīkstāki, jo viņi vairāk tā. Un atpakaļ ceļā braucām atkal, sanāks ar Amsterdamu. Tagad galvenajā laukumā, kur bija palestīnieši, tagad atkal savācās palestīnieši un ukraiņi. Tagad visi vicinās karogiem.